Kā dzīvot? No rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam. Kā dzīvot, kā izdzīvot. Nu, es jau neprasu jums, kā jūs izdzīvojat, kā jūs dzīvojat, es varu tikai nojaust. Bet teiksim, kā izdzīvot māksliniekam, aktierim, humoristam, humoriķei, humorvecim, humorvecenei. Kā dzīvot, kā izdzīvot. Humoram nepieciešama stabilitāte. Humoram nepieciešama harmonija. Vai jūs dzīvē ir ienākusi stabilitāte? Harmonija? Ļoti labi, es jūs apskaužu. Manā dzīvē gan ne. Humoram ir vajadzīga atlaide, un nevis 5% kā pie Gerkenkunga, bet 95% kā pie cilvēkiem. Nu, kaut arī manā dzīvē nav ienākusi ne stabilitāte, ne harmonija, es tomēr mīlu mākslu. Es tomēr mīlu teātri. Vēl šitas te vecais, lielais, nu milzīgais, sirmais, krievs. Nu, kā viņu sauc? Nu, palīdziet man, nu kā viņu sauc? Nu šitas te, nu kāds Jeļcins, vai jums prāts? Staņislavskis. Staņča vecais. Vēl viņš teica, mīli mākslu sevī, nevis sevi mākslā. Es domāju, šo ģeniālo teicienu var attiecināt uz jebkuru darbības jomu. Teiksim, mīli saimu sevī, nevis sevi saimā. Uz domi, teiksim. Es ļoti apmierinātu, tāpēc, ka domē strādā cilvēka lielām galvām. Viņi domā par mani, ja mīli domi sevī, nevis sevi domē. Ja tu neko nevis izdarīt, ko tu lien domē. Mīli banku sevī, nevis sevi bankā. Ja tev nav nekā, tad neliec neko iekšā, ja. Mīli humoru sevī, nevis sevi humorā. Bet tagad viss ir otrādi. Humoristiem, nu kā ir pie humoristiem, teiksim, viņš kaut ko smieklīgi noskatās un tad pastāsta citiem. Bet tagad notikums skrien pa priekšu un humors velks no pakaļas, tāpat kā algas. Nu, labi, ja tev samaksā naudā, bet ja graudā, un, teiksim, mana kaimiņa strādā fabrikā, kur taisa durvieņģis. Es pat reizē viņa aizgāju uz kafejnīcu, paņēmu kafiju, samaksāju par kafiju 4 durvieņģis, par citronu 1 durvieņģi, 2 durvieņģis par cukuru. Lūdzu, kaimiņš otrs kaimiņš strādā ziepju fabrikā. Pa 4 mēnešiem viņš saņem 7 ziepju kastes, zemeņu ziepes, visa ģimene putās rozā. Laime pilnīga. Nu, 3. kaimiņš, par to jau nebūtu vērts runāt, nabadzīņš. Es nezinu, viņš neēd, nedzer, nekur neiet, jo viņš strādā dzelzbetona konstrukciju rūpnīcā. Viņš taču nevar ar telefonu stāvu iet uz veikalu, vēl īst trolejbusā, ja? Un tā nauda, nu, es dzirdēju, ka Baltkrievijā, nu, tur ir kolosāli nauda, tur uz naudas dzīviem, nav tā kā pie mums, ja tur gotiņi, mums tā normāli dzīvnieciņi, tur ozoliņš, vai, nu, tā tālāk viss, bet tur ir dzīvnieki. Nu, tā, teiksim, cūciņa, meža cūka, meža kuilīs, tur trusīši, bet tas tā ļoti, ļoti interesanti izdomāts, jo ļoti izdevīgi pie valūtas maiņas, ja, prastā. Nu, kā tagad ir dolārs? 2 meža cūkas un pusīt no kuiļa. Ļoti izdevīgi. Mīļie, bet redz, kā viss ir pavērsies. Agrāk bija tādi zēni, tādi, stabili, harmoniski zēni. Davai, viņi kliedz, un mēs tik davai. Nu, viņiem viena roka, kā man 2 kājas. Ja viņi kaut ko pateica, tas bija uz mūžiem, kā granītā cirsts. Ja viņi pateica, ka priekšnieks ir idiots, tātad to nevarēja apstrīdēt, priekšnieks bija idiots. Kā granītā cirsts uz mūžiem. Ja viņi pateica, ka vates nav, un nebija ar nekur. Ja viņi pateica, ka santehniķis onkuls Feģa ir alkoholiķis, tas tā arī bija, jo man krāns tecēja un tecēs, kā piemiņa no socrealismu laikiem. Agrāk bija pavisam vienkārši. Agrāk tu attaisīji logu, attaisīji durvis, un jau tu varēji kādam kaut ko pastāstīt, kaut ko uzrakstīt, jo nāca pretī tāda priecīga nolemtība, tāda skaista bezizēja. Bet kā tagad izēju uz ielas, paskaties, uz poliklīniku durvīm uzrakstīts mašīnas. Uz slimnīcas durvīm uzrakstīts autodetaļas. Un viesnīcās vecā, labā, mūžam dzīvā uzraksta vietā, tur bija uzrakstīts vietu nav, tagad pavisam cits uzraksts, vietas ir, naudas nav. Redz, kā viss pavērsies, ko, tagad tā ir tā jaunā dzīve. Es nezinu, uz ko lai mērķē humoru un satīras asās bultas. Uz ko? Nu, palīdziet man, uz ko? Uz rūpniecību? Tās nav. Pazudus ar galiem, visi galūdenī. Uz ko vēl? Nu, uz armiju? Nē, tā ir tik švaka, ka uzbruk tiem, kas ir vēl švakāki. Jau. Uz vai die, ko es pateicu, uz prezidentu? Nevar, jo viņš momentā mani nomainīs ar citu. Tur jau ārā 50 vecenes humoriķi stāv, Svoboda Rubiksu, Daļķinaša ģeņģi. Jā. Nē, uz daktari. Nē, fuj, es vēl gribu dzīvot. Jā, redzi, kā viss pavērsies. Es domāju, mūsu mazā mīļā zemīte ir līdzīga trakomājai, no kuras aizbēguši visi dakteri. Mēs staigājam zaļos ģīmjos, lūram viens uz otru ar spožām acīm un pilna mute siekalām. Jā, kas tu būtu domājis? Un atver avīzes, vienīga satīra. Jā, man jau arī bija zināmā bankā uz zināmiem procentiem. Es domāju, patīkam, tu neko it kā nedari, ieliec bankā, ja, un tev tek pilinās procentā, pak,
Un tu ierodies un saki, cik man tur ir sapilinājies, un par ko lai te smējāsies pati tieši tādi pat idioti. Jā, tā jaunā dzīve. Kam mums vajadzīga tāda humoristu valsts? Par humoristiem grib kļūt visi, valdība ieskaitot. Man gribas pateikt, mīļie zēni un meitenes, humors nav darbs, humors ir vaļasprieks. Kurš tad cels mājas? Kurš pieņems dzemdības? Kurš mūs ārstēs? Kurš mācīs bērnus? Drīz šajā vietiņā būs izdegusi stepe. Es saprotu, ugunsgrēka vietā labāk aug, bet ilgi. Bet traki gribas redzēt, ar ko tas viss beigsies. Traki gribas piedzīvot to dienu, kad es varētu pateikt, jā, nu beidzot es sākšu dzīvot, nu beidzot ir labi. Bet mēs neesam ilgi dzīvotāji, mēs neesam ne krokodīli, ne ziloņi. Es tā visu padomāju, kas es tāda esmu? Mēs esam auni, aitas. Bet traki gribas dzīvot. Kā dzīvot? Izdzīvot kā? Ļoti vienkārši. Kad ir tavs dzīves laiks, dzīvo. Dzīvo tā, lai šajā labajā laikā tev nepavada ne zriebums, ne nāvi, lai tā nepavada nevienu dzīvi, kas gadās tavējās ceļā. Itin visur meklē labo, un kad esi atradis, izcel to no paslēptuves kā zaķi aiz ausīm, lai staigā brīvs un nekaunās sevis. Itin visā atklāj to, kas staro un nav uzpērkams. Dzīvo priekā par pasaules bezgalīgo, neizskaidrojamo skaistumu. Kad ir tavas dzīves laiks, dzīvo. Laimīgi jauno gadu!